Bet no dvēseles perspektīvas skatoties, katra dvēsele nāk uz zemes pieredzēt to, ko viņa grib pieredzēt. Atcerieties, mēs neesam šeit uz cūceni. Mēs netrāpījām uz planētas Zemi, vienu no grūtākajām inkarnācijām visumā uz Zemes, kur 3D dualitātes realitāte ar ļoti lielu blīvumu, tad fiziskā matērija. Mēs te netikām vienkārši pagadījās. Šeit nāk diezgan advancēts dvēseles, kuras ir gatavs inkarnēties tik zemās vibrācijās, jāsaka, tik zemā blīvumā. Tāpēc, kad mēs te pieredzam gravitāciju, mēs pieredzam emocijas, un tas viss ļoti ietekmē. Šī ir ļoti sarežģīta platforma, matrica, sauciet viņu kā gribiet, kur mēs atrodamies, kurā dvēsele ir šajā te biorobotā. Un tu, visi mēs kā dvēseles pieredzam šito ceļu, šito procesu. Lūk, to visu iesākot, mums ir jāatcerās, ka neviens šeit nav zemes piespiedu kārtā. Visi šeit ir brīvprātīgi. Ja mēs esam šeit, tad mēs gribam uz zemes iet kaut kādu pieredzi. Attiecīgi, kādu pieredzi mēs ejam, vai kādai pieredzei atbilst mūsu dvēseles vibrācija, tas atspoguļojas tajā, kādu dzīvi mēs dzīvojam, kurā valstī mēs esam piedzimuši, ar kādu ģimeni mēs esam kopā, jo mēs izvēlējāmies savu ģimeni no tā, kas mums bija pieejams, kāda vibrācija mums bija, lai būtu vibracionāla sadarība, un attiecīgi no tā, ko mēs kā dvēseli gribējām pieredzēt.